Mani sauc Meldra, esmu Jumis klientu attiecību speciāliste. Esmu tas cilvēks, kuru klienti parasti sazvana vai e-pastos sarakstās, tad licenču, rēķinu un saistītu jautājumu gadījumā. Tātad, pastāstīšu par aktualitātēm, par abonementa apmaksu. Sākšu ar to, ka ar daudziem klientiem jau zināmu lietu, taču atkārtosim, tas noteikti noderēs. Tad ar 20. gada 1. oktobrī esam atsevišķa juridiska persona, Jumis Pro SIA. Mūsu saziņas e-pasts ir atbalsts@mansjumis.lv. Uz šo e-pastu varat rakstīt visus saistītos jautājumus gan par rēķiniem, licencēm, apmaksām, tā arī par tehniskiem jautājumiem, jeb jautājumiem par pašu sistēmu Jumis. Un mūsu mājaslapa mansjumis.lv, kur tad ir visa informācija par sistēmu, jaunumi, aktualitātes, dažādi video, licencēšana. Tāda iesim tālāk. Un tad viena no aktualitātēm, kas klientu vidū arī ir ļoti gaidīta, tad ir automātiskā apmaksa. Tad šeit piemērā redzam, ka papildu šai jau zināmai saitei, šim piedāvājumam nāk klāt vēl viena saite, caur kuru tad varat pieslēgt automātisko apmaksu no bankas kartes. Un esmu malā arī norādījusi tādus tā kā padomus, jeb tādas lietas, kas veicinās mums appusēji veiksmīgāku sadarbību. Tad apmaksai e-veikalā, tātad caur šo saiti, kur jūs ik mēnesi vai par savu vēlamo periodu varat pagarināt licenci, jūs varat veikt apmaksu caur internetbanku vai kredītkarti. Tādā veidā licenci pagarināsiet uzreiz, un tā automātiski ar gala rēķinu tiks nosūtīta uz jūsu e-pastu. Kā vēl viens apmaksas veids ir priekšmaksas rēķins. To jūs varat paņemt, un pēc šī rēķina apmaksas veikšanas arī licence tiks pagarināta un kopā ar gala rēķinu nosūtīta jums uz e-pastu. Šeit esmu iekavās ierakstījusi numurs un konts. Vēlos piebilst un vērst tādu uzmanību, ka lūgums veicot apmaksu ar priekšmaksas rēķinu, norādīt aktuālo priekšmaksas rēķina numuru un veikt apmaksu uz kontu, kas ir norādīts šajā rēķinā, tas ir SEB bankas konts. Jo mēdz gadīties, un ir bijušas situācijas, ka klienti ir veikuši pirmreizēji vai kādā no reizēm apmaksu patiešo caur e-veikalu, un viņiem uzrādās pie paraugiem jau Luminor konts. Un pēc tam veicot apmaksu ar priekšmaksas rēķinu, jūs pārskaitat naudiņu uz Luminor kontu, bet tādā veidā mums sistēma to tā kā nesaprota, un šīs apmaksas apstrāde var nedaudz aizkavēties, un licence var netikt pagarināta uzreiz. Un par automātisko apmaksu lūgums viņu veidot tieši caur šo saiti, kas ir pagarinājuma piedāvājumā, vai, ja nevarat atrast šo piedāvājumu, droši rakstiet e-pastā, nosūtīsim jums šo saiti atsevišķi. Un neapmaksai, kas ir no klientiem arī dzirdēts, ka pārskaitījumu veids pēc parauga bankā. Protams, ir situācijas, kad šis pagarinājuma piedāvājums ir kaut kur noklīdis, izdzēsies vai nevarat atrast, un pēc paziņojuma sistēmā automātiski dodaties uz internetu banku un veicat pārskaitījumu pēc iepriekšējā mēneša vai iepriekšējā reizē veiktā maksājuma. Un automātiskais pārskaitījums bankā arī tas nebūtu īsti korekti, jo tādā veidā šajā maksājuma mērķī nav aktuālā maksājuma numurs, jeb šis atpazīšanas tāds identifikators, pēc kura tad mūsu sistēma arī var atpazīt to maksājumu, ka tas ir veikts tieši par konkrēto licenci konkrētā periodā. Bet, protams, ja gadījumā kādreiz sanāk veikt šo apmaksu ne caur saiti, vienkārši pārskaitot naudiņu, vai arī esat pārskaitījuši naudiņu un sistēma nav pagarināta, visvieglākais veids ir rakstiet e-pastā, pielikuvā pievienojot maksājumu apliecinājumu, un tā mēs varēsim paskatīties, kuri pārskaitīts, kad ir pārskaitīts, kāpēc varbūt licence nav pagarināta, un tad arī skatīties un atrisināt to jautājumu.
Un tad arī vēl tāds populārs jautājums, kas nu jau ir krietni atrisinājies, bet tomēr atgādināšu, tad jautājums no klientiem, kur ir abonementu pagarinājuma piedāvājums. Tas, kā pirmā slaidā minēju, ka esam atsevišķa juridiska persona, līdz ar to arī mainījies mūsu saziņas e-pasts uz atbalsts@mansjums.lv, un šis e-pasts, teiksim tā, ir pilnīgi jauns, nekad netika izmantots. Līdz ar to mūsu sūtītās ziņas krita abonētajos reklāmās vai pie surrogāta pasta. Tad šeit arī attēlos esmu parādījusi, kā jūs varat šīs ziņas pārcelt uz galveno kastīti, lai turpmāk tās nāktu galvenajā ienākošajā kastītē, un jūs redzētu, kad šie e-pasti ienāk. Tad inbox un Gmail ir populārākie šīs e-pastu vietnes, kur ir e-pasti. Un lūk, tad inboxā, mēs atveram šo abonēto kastīti un atveram e-pastu no mums, kas ir atnācis no atbalsts@mansjums.lv, un mēs augšā virs šī e-pasta varam uzspiest spiediet šeit, un turpmāk tad šīs ziņas nāks galvenajā kastītē. Savukārt Gmailā mums ir arī ejam uz sadaļu reklāmas, un neatverot e-pastu, spiežot virsū peles labot taustiņu, pārvietot uz cilni un galvenā. Un tad vienkārši šie e-pasti nāks galvenajā kastītē. Turpmāk viņi tā kā nāks uz galveno kastīti. Tad vēl viens punkts šeit ir reklāmu filtri. Tas ir saistīts ar to, ja, piemēram, uzņēmums vai klients izmanto e-pasta šo otru pusīti, jeb domēnu, kas ir jūsu uzņēmuma nosaukums vai kāds specifisks šis nosaukums. Pieņemsim, mums ir meldra@mansjums.lv. Šajā gadījumā var gadīties, ka mēs e-pastu jums esam izsūtījuši, mēs redzam, ka e-pasts ir piegādāts, taču šī e-pasta uzturētāja pusē ir uzlikti kādi reklāmu filtri, kas nelaiž cauri šo e-pastu, un jūs viņu nesaņemat, lai gan mēs redzam, ka viņš ir nosūtīts un piegādāts. Tad mēs vienkārši lūdzam klientiem sazināties ar savu e-pastu uzturētāju un pārbaudīt e-pasta atbalsts@mansjums.lv, vai viņš neiekrīt kādā no šīm filtru faktoriem, kādēļ netiek saņemti e-pasti. Un trešā lieta ir unsubscribe, jeb atsekot vai atteikties no paziņojumiem no e-pasta atbalsts@mansjums.lv. Šo lietu mēs varam pārbaudīt jums sazinoties, mums zvanot vai rakstot. Tātad jūs esat kādreiz saņēmuši e-pastu no mums, un pašā e-pasta apakšā ir šī poga unsubscribe vai atsekot, un to nospiežot, tad jūs nesaņemsiet paziņojums no atbalsts@mansjums.lv, un tādā gadījumā arī abonementu pagarinājumu piedāvājumu. Esmu dzirdējusi arī situācijas, kad e-pasts tiek atvērts no telefona, un spiežot pogu atpakaļ uz kopējo e-pastu sarakstu, nejauši ir uzspiedies šis unsubscribe. Šajā gadījumā, ja, piemēram, saprotat, ka jums kādu laiku nav saņemti šie piedāvājumi, varat droši sazināties ar mums. Mēs pārbaudīsim, mums ir speciāla sistēma, kur tad mēs redzam, vai jūs esat atsakojuši no mūsu paziņojumiem, un mēs izņemsim jūs no šī saraksta, lai tad turpmāk veiksmīgi saņemtu šos pagarinājumu piedāvājumus. Jā, tas no manis viss. Droši aicinu visus, ja nesaņemat piedāvājumus vai rodas kādi jautājumi par manis tikko stāstīto, droši zvaniet, rakstiet, uzdodiet jautājumus, tiksim skaidrībā, lai tad tā apusējā sadarbība, šī apmaksas veikšana ir veiksmīgāka, ātrāka, un tad varam veiksmīgi strādāt. Paldies, tas no manis tad viss.